Kur man piekab. Kur smagais. Šis ir tāds liels servis un pārvadājuma firma. Tāda varbūt ne ļoti liela, bet, vērā ņemama ar savu servisu, ar savu loģistiku. Ukraiņi, viņi starp citu ir. Viņi viena no retajiem, kas bez dīlera, kas var pieslēgties pekāra motoram. Neviens cits tā baigi nevar tam motoram pieslēgties. Runājot par pekāru, šim stāstam ir pienākušas beigas. 700, laikam 8000 jūdžu un galvas blīve pa galam. Viss. Beidzās. Neremontēs, laikam. Nesot vērts vairs ieguldīt tajā mašīnā. Tikai galvas sāpes un money pit, kā saka amerikāņi. Aka, kurā tu grūd naudu un jēgas nekādas. Šeit stāv 2 jauni, pilnīgas nulītes Volviķi. Diezgan pieklājīgi. Tas nav pats jaunākais modelis, ko tikko izlaida. Bet zolīts. Uzslēgšu flatleņķi, lai bišķi labāk var redzēt. Es neesmu braucis ar Volviķi. Amerikāņu Volviķi, bet jau apējot viņam riņķī, viņš ir tāds gana pieklājīgāks, tāds nostrādātāks, rekutē smuks vāciņš. Es zinu, kā viņš taisās vaļā, negribas neko salauzt. Te uz klipšiem pakāpiens hops noņem, tur droši vien kā āķīši stāv apakšā. Un tur jāskrūvē kaut kādas stulbas skrūves. Kur viss arī tāds kāpslītis, te viss tā baigi zolīdi. Tāda tehnoloģija nav vēl mums gan, ka te varētu to spūru atvērt kā Eiropietim. Riepas labas. Labas riepas. Ziemā varētu dot virsū bez problēmām. Bridgestone. Smuki. Gatavi darbam droši vien. Iešāķēt klāt un braukt prom no šejienes. Diagnostiku viņi veica. Kaut kādu tur vienkārši tā kā apskatījās. Apstiprināja to, ka galvas blīve. Vēlāk pastāstīšu, kā tas viss notika. Tas nebija tik vienkārši, kā izklausās. Man čomiņš piebrauc pie manis, kad es sēdēju Misūrī. Gaidīju darbdienas rītu, kad atvērsies piegādes vieta. Braucu garām, nofotografēja mani. Izprintēja ar kaut kādu hipsteru printeru uzreiz bildīti. Sveiciens Kristiāni, ja tu skaties manas video. Paldies, ka apciemoja mani. Bija nice. Bet kā gadījās, tas ir arī noslēdzošais reizes ar šo krājumnieku. Beidzot esmu uz zemes, Sanfordā. Tā ir tāda mazāka lidosta, netālu no Orlando. Man šeit ir nobukots tāds shuttle, kaut kāds mikroautobus, kas braukā. Viņš man uz mājām aizvedīs. Lidmašīna atlidoja pa pusstundu ātrāk, kā paredzēts.
ielidojot Floridas teritorijā, sāk nenormāli kratīties. Riktīgā vētrā ārā bija zipsnī tik no mākoņa apakšas. Un tagad man jāsameklē, kur īsti piestāja tas mikroautobuss un jāsagaida viņš. Cenu par to, ko es gribu, visvairāk tie stimuli dārgi. Izskatām plāns bija apaļa galda, sveču gaismā tā kā iluminēti. Kolēģi lēš, kas bļauj tik slimi no klīnikas, nāk man imunitāti. Tu man iebilst, un tā tava dāma noskatās uz tevi kā minoritāti. Viņa savu plānu, laikam nepazīst pols. Dienu ap savu pirms, daudz pelēcīgs loks. Prasa, ko es daru, bet ir ļoti labi zinu, ka es itikai spēlē pāris nerakstīts kvotas. Pašai nevar pataisīt, es un cigarešu pakas, ja tu prasa, vai man mēdz būt kreatīvas bloks. Tie ēranki, MC ir relatīvi ok, bet te gaidi, kad es pametīšu nemanīts tops. Ala galā nav nevainas, man ir debesīs spots. Skumi dara ambīcijas, terapija tos. Pēc uzvaras smirt, man ir deposīta paizdienam, nevalstīju gais. Man bija redakcijas boks un es izcīnu to, ka es gatavoju sevi. Nosvinēju to un tad es atapos zemes jau dienu. Un es esmu viņas palagos, ka debes ir melna, vai tas nebija pamatoti terēs. Ok, es pastāstīšu, kas tad īsti notika smago. Vārdu sakot, iepriekšējais video sākās ar to, ka es braucu Kalifornijā iekšā, tūkstnešains apvidus, kalni, liels karstums, ļoti smaga krāva, visi iespējami apstākļi ļoti ekstrēmai slodzei priekš tehnikas. Un braucot kalnā, es slavēju motoru, cik viņš ir izturīgs, cik viņš labi vēl kalnā. Citiem pārkarsts stājas malā, es visiem čunčinu garām kā lokomotīvi un nevaru beigt slavēt motoru, cik viņš labi kalpo šādos te grūtos apstākļos. Un tad šis video sākas ar to, ka motors pa galam. Nu, lūk, mazliet tā ironiski sanāca, bet man jāpiebilst, ka iepriekšējais video ir gadu vecs. Es viņu filmēju 2023. gada augusta beigas, septembra sākums. Nu, protams, ka pa gadu viss kaut kas var notikt. Pa gadu nobrauc apmēram 200,000 kilometru smagais. Un tas arī tad notika. Vārds sakot, kas tad notika ar mašīnu? Tas viss bija tā mazliet pakāpeniski, un tur vispār nebija nekādas skaidrības kaut kādu brīdi, jo mašīna bija servisā, divos servisos īstenībā. Viens no tiem servisiem bija pat oficiālais dīleris, un abi šie servisi nepareizi nodiagnosticēja problēmu. Sākās viss ar to, ka sāka dzīt ārā dzesi pa kaut kurieni. Es pat sākumā nevarēju saprast, pa kurieni tā dzesi nāk ārā. Vienkārši es atveru motoru pārsagu un izskatās, ka kāds ar spaini ir uzlējis virsū antifrīzu motoram. Apmēram tāds skats man priekšā. Es sāku meklēt, no kurienes tas viss nāk, nevar saprast, jo ventilators to visu izsvaida pa visu motoru telpu. Nu, vienīgais, ka man bija nojauta, ka tas varētu būt no radiatora rajona, kaut kura no tās apkārtnes. Sāku tur kaut kādus savilcējus skatīties, likās, ka daži ir tādi vāji noblīvēt tur tā kā šļūtenītēm, jā, galus. Kaut ko tur mēģināju mainīt, kaut kādus savilcējus, kaut ko tur savilkt ciešāk tos, kurus var savilkt. Nē, tāpat viņš dzēn ārā dzēsi pēc kaut kāda laika, kad pabrauc. Stāvot uz vietas nekas nav. Var stāvēt, gāzēt ar motoru pārsegu, sēžot pie stūres, tu atver motoru pārsegu, viņš uz priekšu atverās, tu vari redzēt visu. Stāvi, gāzē, dari, ko gribi, nekas nenāk ārā. Kā tu sāc braukt, tā viņš sāk dzīt ārā. Beigās atklāju, ka to dzēsi pūš ārā pa korķi. Izplēšanās traukam ir divi korķi. Viens ir augšā, pa kuru lej iepilda šķidrumu, otrs ir sānos un zemāk. Viņš pat ir zemāk nekā līmenis dzēses. Viņš tur tā sānos ir un tur ir iebūvēts
pārplūdes vārsts, spiediena vārsts, tas korķis tā arī saucas pressure cap, tā kā spiediena korķis, un pa turieni, tad arī pa to vārstu dzina ārā to dzēsi. Es biju kaut kādā Teksasā, Oklahomā, kaut kur tur no Teksasas uz Oklahomu es braucu. Pa ceļām atradu dealeru centru, piestāju, nopirku jaunu korķi. Korķis maksāja $50, tāds maziņš korķis. Uzlika jaunu korķi, domāju, ka vienkārši korķis netur spiedienu. Iepildīju šķidrumu un braucu tālāk. Pēc minūtēm 15 atkal panelī iedegas, ka ir zems dzēsēšanas šķidruma līmenis. Domāju, naiva muļķa cerība, ka vajag pieliet vēl mazliet līmeni, ka vienkārši aizgāja pa sistēmu, izdzina ārā burbuļus, varbūt, vienkārši drusciņu vēl jāuzlai. Jā, es apstājos malā. Atver motoru pārsegu, atkal izskatās, ka kāds spaini ir uzlējis motoram antifrīzu. Vārdu sakot, vaina nav korķī, vaina ir tajā, ka pārāk liels spiediens sistēmā veidojas. Iedzinu, es biju Oklahoma City tajā brīdī, tā bija sestdiena, es jau biju sakrāvies uz Montānu, man liekas, krāva bija tālu, vēl bija jābrauc. Iebraucu TA servisā, tur parasti vispār ir problēma ar mehāniķiem, vēl vairāk sestdienā, bet tur bija kā reiz uz vietas mehāniķis, jo viņi vispār, ja nav mehāniķis uz vietas, tad viņi var tikai nomainīt riepas un eļu un tādus sīkākus remontus viņi tur neveiks. Bet bija mehāniķis, kurš teica, ka pārbaudīs, kas pa vainu. Iedzenu mašīnu servisā, mehāniķis saka, kompresors beigts. Tātad viņš saka 80% dod, ka kompresors beigts. Nezinu, kā man tas jāsaprot, bet piedāvāja viņu nomainīt vai galvu kompresoram vai visu kompresoru, kā vēlamies. Iedeva abiem variantiem izcenojumu un, jā, vārds sakot, lūdzu. Tātad tiem, kam nav nekāda darīšana ar kraviniekiem, var pateikt, ka visiem kraviniekiem ir gaisa kompresors, kurš nodrošina spiedienu gaisa, kurš vajadzīgs ir priekš bremzēm, kurš vajadzīgs ir balstiekārtā, lai spilveni būtu sapumpēti, lai vēl citas iekārtas strādāt, var sakot, ja nav gaisa, smagais nebrauc. Un tas kompresors tiek dzēsēts ar to pašu šķidrumu, ar kuru motors, viņam iet cauri tur šļaukas, un var sakot, tur, ja notiek kaut kāda plaisa vai kas, tad viņš to kompresoru radītos spiedienu dzen iekšā dzēsēšanas sistēmā. Tā ir diezgan izplatīta un vispār ļoti ticama, pat vispār kaita. Tajā brīdī ļoti ticams, tas bija variants. Labi, manu priekšnieku, kurš galā pieņem lēmumus šādus te, nepārliecināja īsti tas TA servis un nolēmām braukt tālāk. Mašīna brauc ok, viņi tur izpūš drusciņu to līmeni zemāk un principā nekādas vainas viņš tālāk praktiski ļoti minimāli tur dzina ārā to dzēsi, kad nokritās līdz tam līmenim. Un braukt varēja, temperatūra bija ok, vismaz panelī rādīja visu laiku ok temperatūra, kā tur īstenībā ir, es nezinu, kā motors ir liels, temperatūras devējs te vienā vietā ir tikai, varbūt otrā galā motoram tur ir jau pārkarsējiens. Es nezinu, bet smagais brauc ok, es aizvedu krāvu, kaut ko, un tad atgriezos Viskonsīnā un atdevu smago mašīnu priekšniekam, lai viņš tad tiek galā. Viņš iedzina dealeru centrā smago, šie veids diagnostiku, un viņi saka 100% kompresors. Tad jau ir divi servisi, kas apgalvo, ka tas ir kompresors, un arī pēc visām pazīmēm likās, ka tas tiešām ir kompresors. Jo šķidrums bija tīrs pilnīgi. Servis teica, ka viņi veica to combustion test, kas ir pārbauda, vai dzēses sistēmā nav atgāzu klātbūtnes. Tad viņi esot arī uztaisījuši bypassu kompresoram, tas ir tā kā apiet kompresoru un darbinājuši to motoru un konstatējuši, jā, tad, kad ir apiets tas kompresors, tad neveidojas spiediens, kad viņš ir pieslēgts, tad veidojas. Tas ir tas, ko viņi teica. Ko viņi īstenībā darīja, es nezinu. Priekšnieks nomainīja kompresoru. Es nezinu, cik viņš maksāja, bet es jums varu pateikt, tas nav lēts prieks. Un es tikmēr biju mājās, es biju lidmašīnā aizlidojis mājās uz Floridu, atpūties, jau 2 nedēļas ir pagājušas, ir laiks tā kā sākt strādāt, un lidoju atpakaļ uz Viskonsinu, lai sāktu strādāt. Ir svētdienas vakars, man jau ir iedota krāva pirmdienas rītam, Waterloo pilsētā, tur ar John Deere rūpnīca jāsavāc traktors.
mēs jau esam tur citos video bijuši tajā rūpnīcā, un es braucu no tās Viskonsīnas štata uz Aiovas štatu, blakus štats. Tur kaut kādas 3 stundas varbūt bija jābrauc tukšā uz iekraušanas vietu apmēram. Neatceros, un pa ceļam es nav steigas, viss kārtībā, piestāju Walmartā, nopirkt produktus, piekrāmēt pilnu leduskapi ar kaut kādiem produktiem un tā, sagatavoties ceļam kārtīgāk, un nāku atpakaļ no veikala ar ratiņiem, nu es to dzēsēšanas šķidrumu, to saldeno riebīgo smaku jau jūtu pa lielu gabalu, un es nāku klāt smagajam, un es jūtu, ka kaut kas īsti nav labi. Es atveru motoru pārsagu, un atkal motors izskatās, it kā kāds būtu uzgāzis spaini antifrīzu viņam. Nu, tajā brīdī jau rokas nolēžās visiem man, priekšniekam un visiem, servis noplāt rokas, saka, tad galvas blīve. Tas ir viss, ko viņi var pateikt apmēram. Sākam jau domāt, ka to smago varbūt nav vērts nemaz vairs taisīt, ja ir jāņem nost galva. Nav jau garantijas, ka tā ir tikai galvas blīve, varbūt jau ir plaisa blokā, varbūt ir plaisa galvā, ja tas ir tik daudz. Tad to motoru nav vērts vairs remontēt. Ar pekāru motoriem vispār neviens negrib ņemties. Ir daži servisi, kas vispār to tikai uzņemas darīt, un viņus remontēt ir ļoti dārgi. Priekšnieks jau sāk domāt, ka viņš to mašīnu nemaz netaisīs, jo bez motora šī te defekta vēl bija problēma ar stūres pastiprinātāju, viņš jāmaina. Stūres pastiprinātājs maksā $1000 kaut kādi, tikai detaļa. Jo viņš kopā ar degvielas sūkni ir kaut kāds mistiskais. Vārdu sakot, jāmaina arī riepas, viņam jau bija nodilušas diezgan, tur kaut kādas vismaz 8 riepas bija jāmaina. Tas arī ir kaut kādi 3,5–4 tūkstoši, skatoties kādas tur lietas tās riepas. Vārdu sakot, jau pamazām iet uz to, ka to smago nemaz neremontēs. Un tā es nobraukāju kaut kādu laiku, tas bija vispār vasaras sākumā, pēc kā laiks skrien. Vasarā Amerikā sāk ieskrieties, kļūst aizvien karstāks. Es vēl biju aizbraucis uz Laredo, tas ir pie Meksikas robežas, Teksasā. Tur ir ļoti karsts, un es braucu, un es vēroju to temperatūru, un es redzu, ka viņa jau sāk operēt mazliet augstākā diapazonā. Tā kā nav vēl sarkanajā, bet mazliet es redzu, ka tā bultiņa dzīvojās pa citu tā kā diapazonu, un tad nedaudz augstāk. Tā es nobraucu kaut kādu laiku, un tad arī beidzot arī dzēsēšanas šķidrums kļuva melns. Pakāpeniski tas notika, un viss tas sāka mazliet tā kā intensīvāk, tas defekts kļuva intensīvāks. Var sakot, tā dzēse bija jāuzlēj aizvien biežāk, viņa palika melna, motors sāka dzīvoties augstākā temperatūrā, un, var sakot, sapratām, ka viss jāmet miers, jādzen atpakaļ smagais. Pa ceļam Čikāgā ir veči, kas prot strādāt ar pekāru. Vēl viena naivā cerība bija, ka tas varētu būt kaut kā saistīts ar EGR radiatoru, kas varētu radīt līdzīgas kaut kādas pazīmes, kaut kādu līdzīgu defektu. Bet tad tie Čikāgā servisā tie veči pateica, nē, tur var droši jaukt ārā motoru, var sakot, tas ir galvas blīve. Un tad arī viss, tad arī es atzinu smago atpakaļ, atdevu priekšniekam un devos mājās. Pēc kaut kāda laika priekšnieks nopirka vienkārši citu smago, arī lietotu. Un tad jau video turpinājumā arī redzēsiet, kas tas ir pa smago, jo var redzēt uz pagalvja uzrakstu, un tad jau turpinām skatīties. Sveiciens visiem! Es esmu atbraucis strādāt. Un šis ir smagais, uz kuru es tagad braukšu. Nomainījās man smagais. Cita marka. Viss cits būs pierašana. Reku atbrauc pēc pirmās kravas. Ar šo mašīnu mēģinu izdomāt, kā pielikt oversize zīmi. Sapratu, ka te ir aktīvās kruīzes kontrolas radars, kuram priekšā būs zīme.
Līdz ar to es nezinu, ko darīt. Nezinu, ko darīt. Jāsavāc būs kāds traktors. Rūpnīca. Case un New Holland. Mēs te esam jau ciemojušies agrākos video. Netālu no Milwaukee, Viskonsinā. Jāved uz manu mīļāko štatu. Arkansas. Pēdiņās mīļāko štatu. Tā kā tikko iedeva man mašīnu. Vēl neesmu neko te sakārtojis mantas, izdomājis, ko kas kā, jau iemeta mani oversaizā. Domāju tagad, kā te tās zīmes izkārtot. Gan jau kaut ko izdomās. Nu, pirmo kraviņu uzkrāvu. Karodziņas pazaudējis esmu. Man bija uz kātiņiem karodziņu šeit. Vairāk nav. Nosvēros arī tikko jāpieregulē dačiks. Reku mums ir priekabas 32, 240, 31, 240, lasīt nemāku. Šeit mums ir, cik mums tad ir, neredz. Kur 27, jāpieregulē uz 31. Un tad jāatcerās, ka spiediena devējs 55, PSI man rāda uz dzenošajiem tiltiem. Jāatcerās, ka tas ir 30, 840. Vienkārši jāiegaumē. Pārbauda, vai nav slāvinājies nekas. Tā kaut kā. Rekur iekalibrēs uz tiem 31. 240. 1, 2, 3. Bišķiņ vairāk uzliksim drošības pēc 31, 500 kaut kas tāds. Kaut kā tā atstās būs labi. Rekur panelī rāda 56 PSI uz dzenošiem tiltiem spiediens. Šeit arī rāda spiedienu. Jā, smagais jāiztīra, tāpēc es jums iekšu vēl nerādu. Briesmīgi netīrs, riktīgi dosmīgs es biju. Nu labi. Pagaidām tā zīme neko netraucē tam radaram. Šļos es te uzsēju, cerams, ka viņi plivinoties neskrāpēs krāsu. Domāju, ka būtu jau stilīgi te tādi karogu turētāji, bet man tāda nav. Gan jau visā laiku viņi iekārtošas pēc savām vajadzībām. Pagaidām ir kā ir. Lupatiņas ir izkārtas visos stūros. Tikai braukšana. Gaidīju tik daudz, pagaidīsi vēl big space, savu bosu toni celti. Man nomēs kādu rindu uz basic, kultūrā ir aktivitāte seismisk. Es te kaut ko ņemu, zinu basics, tieši tik daudz, lai bez manis neiztiktu, nedaru kā paredzēju, zīdara netipiski. Kad mēģini tāpat sanāk neritmiski, nosauc reizi, kad es nepiegādāju. Nost ar veiksmi mēs ar džekiem ārā, mājā skaista sieva, galva čiepai strādā, patiesībā attiecības notur plānā. Jāatzīst, biju loks, katru reizi, kad es pieminēju radošu. Reku sasniegts ir Arkansas štats, izskatās pēc pamestas svešanas stacijas, nefunkcionējošas. Šī ir vēl tā pati diena, brauc visu dienu, diezgan intensīvi. Viskonsīna, Illinoisa, Missouri un Arkansas 4 štati. Logūkā vēl ir 2,5 stundas, ko braukt, bet satumsīs pēc 1,5 stundas un Arkansasā pēc saulrieta nedrīkst braukt ar oversizu. Skatīsies pēc situācijas. Ja tur pavisam mazliet būs palicis, varbūt aizbraukšu līdz galam. Pieslēdzos 40. interstateam. Ņemu rietumu virzienu uz Little Rock. Uz austrumiem paliek Memphis. Tepat vien viņi ir tā Memphis. Vēl paliek 100 jūdzes. Bet, nu, saulīte jau ir praktiski norietējusi. Vēl degvielu jālej. Degvielas iepildes pauzīte. Vispār baigi mazās bākas jaunajam vāģim ir
200 galoni, tas vispār ir nekas. 380 reiz 2, 760. Vai tas ir tā kā viena bāka. Tas ir tā kā viena bāka Eiropas smagajam. Šeit 2 mazas bāciņas. Tas ir slikti. Bieži jāpildās, daudz laika paņem. Šajā speedwayā te ir tāds kūkums. Es viņam netikšu pāri, man tā liekas. Jau sēž piekabi uz malas. Es pat nezinu, kā es vispār te ārā tikšu. Jābrauc atpakaļ gaitā. Jābrauc pa iebrauktu vārā. Nav jau variantu. Jālēž pakaļ tur un jābrauc prom pa turieni. Te nepārbraukšu tam kūkumam pāri. Mēs 2 vienādi atveduši traktors, tik nezinu, kur tas guļ laikam vēl. Jāmēģina nokraut. Pirmā krava ar jauno vāģi ir piegādāta. Čalīts vēl guļ. Es jau braucu uz nākamo kravu. Galīgi aizgulējies. 110 jūdzes. Jonesboro, Arkansā. Iekraušana. Jābrauc būs uz Colorado. Loveland, man liekas, ka to vietu sauc tā kā mīlestības zeme. Loveland, kaut kur virs Denveras, uz ziemeļiem no Denveras mazliet. Es esmu klāt bildē, to nevar redzēt, bet šī ir riktīgi nesmuka pārbrauktuve. Nu, tukšā es viņai varētu pārbraukt pāri, pilnā. Nu, varbūt kā arī varētu. Bet pirms es brauc viņai pāri, aiziešu pastīties, vai tā ir īstā vieta. Jo te nekā vispār nav, neviena smagā te nav. Varbūt vajadzēja zvanīt iepriekš. Nu, reku manējais bumbieris. Man gan bija teikts, ka būs Kenworth W900 papīros, bet šis nav 900. Viņam te vispār neviena tāda nav. W900. Bet, nu, it kā 5 smagos te ved prom no šejienes pa vienam. Vienu jau savāc, tagad es esmu 2. laikam, un vēl 3 laikam brauks pakaļ. Kādi citi šoferi. Līdz ar to tur laikam nozīme nekāda, bet es painformēju, ka tas nav īsti tāds modelis, kā bija teikts. Bišķiņ pa augstu man ir tā aste tam bumbierim. Kaut kādi centimetri 10-15 ir pa augstu. Nu, pa augstu Arkansasā un Missouri, Kansasā un Colorado jau viss ok. Tur cits limits ir, svars ir ok. 30. Nu, tagad tik jānosien. Jāpieķēdē kārtīgi un, principā, var braukt. Prasība bija vēl aizlīmēts kursteni. Labi, nav jau grūti, aizlīmēsim. Būšu paspējis piesiet kravu, baigais mākonis, bet neizskatās, ka viņš uz šeien nāk. Labi, tas tā. Piesiets ir, neko priekšā pa vienkāršo 2 ķēdes. Vēlams krustā, tad kaut kā labāk viņas spriegojās. Aizmugurē dažreizais tilta siena, bet tur ir viss kaut kādas bremžkameras, tur ir šļaukas, vadi visādi. Tur viegli kaut ko sačakarēt un bieži vien grūti izdomāt, kur to ķēdi apmest riņķī. Tāpēc dažreiz metu apkārt riteņiem pa vidu. Te aizāķēju aiz malas. Apkārt ritenim. Maza svarīga nianse, re, kur ir ventilis. Dažreiz viņš ir krietni garāks, tā caurulīte krietni garāka. Ja nepaskatās, no ārpuses uzmet uz ātro ķēdi. Baigi ņemies, spriegote, tin, līdz brīdim, kad noklakšķ un riepi izlaiž gaisu. Tas jāskatās. Nu, un otram ritenim arī riņķī ķēde. Un te kaut kādam dzelzs gabalam vēl vienu, tāpat vienu uzmetu. Nezinu, kam tas dzelzs gabals tur domāt, baigais. Baigi biesas metāls. Nu, es viņam tur uzsēju vienu ķēdi.
Kā es rēķinu, cik vajag ķēdes. Nu, mēģinu uzminēt, cik viņš sver. Nu, teorētiski varētu izrēķināt pēc visiem tiem spiedieniem un tā. Bet mans linkums, es skatos uz viņu un vienkārši pasaku, cik viņš sver. Nu, kā jūs domājat, cik viņš sver? Es teiktu 30,000 mārciņas. 30,000 mārciņas ir 13,5 metriskās tonnas. 10,000 mārciņas ir 4,5 tonnas. Tad 4,5 reiz 3 ir 13,5. Es nedomāju, ka viņš ir stipri smagāks. Ja vien tur nav betons iekšā, nu es ceru, ka nav. Līdz ar to 13,5. Nē, bet 30,000 mārciņas mums ir jānosedz puse no mašīnas, no kravas svara ar ķēdēm. Tātad 15,000 mārciņu mums ir jānosedz ar ķēdēm. Man visas ķēdes ir 3/8 colu ar 6,600 mārciņu reitingu noturību. Bet ir niansīti. Ja ķēde iet no kravas uz sānu, tad viņa nosedz tikai pusi savas noturības. Tad šī ķēde teorētiski notur 6,600. Šādā veidā uzsieta viņa notur 3,300. Tad priekšā mums ir divas pa 3,300. Tas no 15,000 mārciņām noņem jau 6,600. Aizmugurē arī 6,600. Tas kopā mums jau ir 13,200. Mums vajag vēl sašulos. Mums vajag vēl 1800 mārciņas nosekt, vai ne? Un šādi te caurējoša ķēde, kas iet no piekabes vienas malas cauri kravai un uz otru malu, tā nosedz visu savu ķēdes stiprību, 6,600. Tātad man vajadzēja vairs tikai 1800, ja, mārciņas, reku vēl vienu 6,600 nosedz, tā kā ar rezervīti ir piesieta mašīna. Ar 4 ķēdēm būtu tā kā bišķi pamaz. Bet ar 5 viss ok. Tas tā uz ātro skaidrojums. Iesit navigācijā. Please drive to highlighted route. Adresi pastīsies, cik mails viņš rāda. 1031. Tagad es pamainīšu augstumu, vai viņš būs izdomājis pa citu ceļu braukt vai nē. Hait. Četrpadsmit kaut kādu ieliksim. Please drive to highlighted route. Jā, tas pats vien ir, tā kā viss kārtībā. Vakar paspēja atbraukt līdz Kanzasai, 70. interstates, rest area. Bija vēls vakars, kad apstājos. Laiks jau bija izbraukts viss. Paspēja apbraukt Kansas City, Topeka. Šodien vairs palikusi taisna līnija Kansasā un Colorado. Nav vairs daudz, 560 vai jūdzes. Denveri sasniegt, ka viņi var redzēt pilsētu. Saules stari cauri mākoņiem, apspīd kalnus, skats baigi labais, tik žēl, ka stikls tik netīrs. Bišķiņ bojā skatu. Mēs meklējam 25. intersteitu uz ziemeļiem. Uz Vajomingas pusi. Kādu stundiņu vismaz jābrauc uz ziemeļiem, prom no Denveras. Ja šī ir pēdējā diena uz zemes man, atceries tu solījumu un devi man. Dzīvot dzīvi tā, lai apstāties to negribas. Aizmirsti par mani, bet es atcerēšos tevi gan.
Nezinu, kā atkal es šeit nonācu, jo visu dzīvi bail ar vienam bijis tumsā būt. Labs kokos roka tirps tās ar stundām zūd, pūkstis cīnās, bet tie negribīgi ar bungām plūst. Ja sāk no jauna vairāk nelīdzēs, kad saule vairāk nespīdēs, kad daudz vairāk Nometa piekabi, atbrauc uz to betona ražotni, cementa. Tur ir tikai ofisā apkopēji, angliski, kas nerunā. Šeit 2 čaļi makšķerē, viņi teica, ka kodam radiniekam pieder viss šitais te, bet viņiem nekādas daļas. Tā jau es būtu viņu nokrāvis, ja būtu kas paraksta papīrus, bet tā gluži nedarīs. Līdz ar to būs ok, pirmdien atbrauks atpakaļ, nokraus viņu un brauks uz iekraušanos. O, kas pa skatu. Saule tikko aiz kalniem paslēpās. Ļoti skaisti. Beidzot, es esmu saņēmies uzfilmēt nelielu video apskatu tam smagajam, ar ko es strādāšu tagad. Kādu laiku, nezinām laiku. Tas ir 2020. gada Freightliner Cascadia. Lūk tāda. Neliels, ko es gribēju teikt, video apskati vienmēr ir ejoša lieta. Pat par lietām, kas nav vispār interesantas, video apskati ir vienmēr ar daudz skatījumiem un tam līdzīgi, tāpēc nedaudz apstaigāšu, bet interesantākais ir iekšā. Apstaigāšu riņķī, pastāstīšu atšķirības no tās iepriekšējās mašīnas Kenworth, ar kur es nostrādāju 2 gadus. Tātad no ārpuses pāris nianses. Bākas uzpildu šeit, nevis no aizmuguras, kā tam bija no šejienes jālien iekšā. Bākas ļoti mazas, 100 galoni katra. Tas ir 760 kaut kādi vai litri. Tas ir reāli viena Eiropas smagā bāka. Un man pa 2 bākām ir tik. Es ieslēgšu laikam platleņķi, lai labāk var redzēt. Tālāk no aizmuguras šeit nav nekāda instrumentu kaste. Nekā nav, kur likt manas piedarumus, un tas ir diezgan švaki. Bet ir tāds te kronšteins šeit pielikts, uz kuras var uzkārt ķēdes, riteņķēdes ziemai. Un, protams, jūlijā viņas nav vajadzīgas, bet, ziema pienāk ātri vienmēr. Tā, riepas. Firestone, diezgan svaigi. Viena no lietām, kas man nenormāli riebis, ir šie te kalpaki. Mēģināšu viņu kaut kā noņemt ar vienu roku. Lūk, šāds te viņš ir. Pieskrūvēts te vēl ar šādiem te kronšteiniem. Es viņu labprāt noņemtu. Tas kalpakus labprāt izlidinātu ārā, bet es domāju, ka priekšnieks par to diez vai būs pārāk priecīgs. Domāju, tiem kalpakiem doma ir kaut kāda degvielas ekonomija, kaut kas tam līdzīgs. 2 velkošie tilti, nekas te pilnīgi īpašs nav. Šīs te rampiņas priekš manas piekabas viņam jau ir no rūpnīcas. Tādas jau bija, tādām jau nopirka. Tad ir viena interesanta lieta, šis te ģenerators te ir uz dīzeļa. Ģenerators viņu ieslēdz, un reku kondicionieri viņš darbina, apsildi viņš darbina, un lādē akumulators, var sēdēt karstā laikā, gulēt un nerūcināt motoru. Bet, protams, ka viņš šausmīgi skaļi rūc, un tomēr komfortu viņš atņem kaut kādu. Vēl viena maz nianses pieminēšanas vērta, viņam ir visiem 3 tiltiem disku bremzes. Vecajam tā nebija. Vecajam aizmugurē bija trumuļnieces. Šeit ir lodziņi, var atvērt gan augšējos, gan apakšējos. Šis te aizbrauc uz augšu, un te ir moskītas ciets. Forši var atvērt, patusēt visu laika gaisa. Paštaisītā sifta uzlīmīts man priekšnieks aizmirs iedot, es pats viņas izprintēju, ar marķierīti izkrāsoju.
uzlīmēja, nu, var cekot, jāizlīdzās. Vēl viņam te no ārpuses ir tādi te spoilerīši, es nezinu priekš kam. Es baigi cerēju, ka viņi pasargās sānu logus no sasmērēšanās, bet viņi neko nepasargāja. Priekšā Michelin riepas, tās visdārgākās skaitās. Duga priekšā ir, aizsargstienas numuru tikko pieliku. Pie pāris dienas es viņu nobraucu bez numura. Ar lapiņu rekulogā var braukt. Bez numuriem vispār var braukt, nekāda problēma, neviens tev neko nesaka. Paņem ieliec logā lapiņu un brauc dziedādams. Šīs tas prādzes gan es ar vienu roku, laikam neesmu vēl iemācījies atāķēt viņas kaut kādas tādas. Ok, vaļā ir. Nu ko, iekšā mums ir Detroita, DD13. Ir tas Merša motors vai nav? Pasakiet jūs man. Es nezinu, kā Mersa motors izskatās, bet teorētiski tas ir Mersis. Jo viss tā mašīna ir zem Daimlera. Pareizāk sakot, Mersa ir iekšā Detroita. Nu, labi, es nezinu, kurš tur no kura ir pielāgojis to motoru savām vajadzībām, bet uzkāpšu uz augšā, paskatīšos. Tie ir diezgan karsts uz tā motora. Viņai ir rakstīts, ka ir 525 zirgi. Vecajam pekāram bija 455. Man kādreiz likās, ka viņam ir 400. Es pēc kaut kāda VIN dekoderu viņu iesitu, tur bija rakstīts 400, bet izrādās tur bija 455. Arī bija uzlīmīta uz motoru, kurā bija rakstīts 455. Nu, it kā par 70 zirgiem vairāk ir kā tam vecajam, bet es viņus nejūtu tos 70 zirgus. Nu, viņš iet apmēram tāpat kā vecais. Kā jau Mersis velkās kalnā visiem nopakaļus. Jūs jau zinat to, vai ne? Skānija brauc pirmā, pēc tam kaut kur Voviķis tur. Nu, kas tur tālāk, es nezinu, Dafs vai Maņka, bet pašā rindas galā brauc Mercedes visos kalnos. Nu, līdzīgi arī šeit ir Kaskādī, ja Mercedes māsītes no Amerikas arī kalnos brauc nopakaļ uz pārējiem. Labi, iečekosim iekšu. Es viņu mēzu visu dienu šodien tīrīju, viņš bija kriminālā stāvoklī. Iepriekšējais šoferis tur bija Sivēns. Paņēmu šo mašīnu izsolē, maksāja viņa virs 50 kaut ko. Neatceros, cik precīzi, bet virs 50 kaut kas tur bija. Nu ko, kas mums te ir Merša stūre? Jau acīs krīt, pazinēji jau zina. Kas mums te tālāk Merša podziņas ir? Un te ir lielākais pārsteigums hobā, mums ir manuālis, izrādās šī mašīna. Kur jūs esat redzējuši jauno Kaskādī manuāli? Jā, es arī nebiju redzējis. Es domāju, pa kārbu vēl vajag atsevišķu video, kā es viņu mācījos braukt. Tas bija arī riktīgs piedzīvojums. Tas ir tā, ka, nu, es likās, ka es esmu baigais nazis. Visu māku, nekas man nepārsteigs. Ko jūs man stāstat, tad tur nav tik grūti, gan jau, tak visi brauc ar tiem manuāļiem, vecie veči tur ar vecajām mašīnām, klasikām, ar skursteņiem, kūpina, tur brauc, tur dārdēdami, vai tad es netikšu galā ar to kloķi? Nu, ziniet, angliski ir tāds teiciens humbling experience, un šis kloķis ir humbling experience, tas ir tā, ka tevi apsēdina vietā un saproti, ka tu neko nejēdz, bet, nu, ar katru dienu es teiktu, ka iet bišķiņi labāk, un kādu dienu es močīšu pa Apalačiem, kā Vestvirģīnijas ogļu vedēji 100 000 mārciņas pāri ved pa maziem līkumainiem celiņiem ar manuālu tur štepselē un tam līdzīgi. Down to the new hall. Sēdekļi man diezgan apmierina, te es vēl neesmu atradis vietu visām lietām, bišķiņ bardats viņš ir, bet viena riktīgi būtiska nians ir abi krēsli ir uz gaisa, tas ir viens, un abiem krēsliem ir gan sēdekļu apsilde, gan sēdekļu ventilācija. Nu, pa to es biju patīkami pārsteigts. Te es nopirku Walmartā tādu tureklīti, kur samest
papīrus, pildspalvas, tā kaut ko pierakstīt. Reku termometrs ir, ar ko mēru temperatūru riepām, kad apstājos. Tas ir visefektīvākais veids, kā pārliecināties, vai viss ir ok. Stereo iekārta tāda pati kā vecajā, tieši tāds pats viņš ir. Skan ļoti slikti, ļoti neapmierina, bet šajā mašīnā vispār mūzika skan labāk nekā vecajā. Vecajā ļoti slikti skanēja mūzika. Šeit puslīdz ok. Nu, un tad te ir, kas te vēl pa funkcijām ir darba lampa. Aizmugurē viens tur LED lukturs ir pretslīdēšana, izslēgt, laikam, josla asistenti izslēgt. Un pateikšu godīgi, es nezinu, kas ir šis. Es iegooglēšu, gan jau noskaidrošu. Aizmirst pameklēt Googlē, kas tas ir. Nu, un te ir visas tās pašas funkcijas, kas bija vecajiem, izņemot kaut kāda Kingpin Release poga. Var ar gaisu laikam atvērt seglus. Tas jaunums, es vēl neesmu pamēģinājis. Kā tas šancē, kā tas notiek, es nezinu. Pamēģināšu, ko viņš īsti dara. Nu, un ievilkt tapas iekšā, lai varētu pārbīdīt seglus uz priekšu aiz aizmuguri, izlaist gaisu no spilveniem. Un bloķis tas ir. Šeit, starp citu, šajā te tukšajā vietā, es domāju nopirkt kaut kādu labu planšeti, 12 solīgo kaut kādu, 11-12 solīgo Samsungu vai kaut ko tādu. Un tā kā Androidam var vairākas aplikācijas vienlaicīgi atvērt, pie tam planšetēm var 3 aplikācijas un ar pirkstu viņas var bīdīt, cik katrai aplikācijai liels loks tiek atvēlēts. Nu, tad es domāju tādu foršu setupiņu uztaisīt šeit. Pieņemsim, vienā mazā lodziņā varētu logbooku turēt, tad kaut kādā mazā lodziņā varētu kaut kādu radaru pa laikapstākļiem turēt, jo tas ir ļoti aktuāla tēma Amerikā, starp citu. Un tad kaut kādā trešajā logā tur arī var kaut kādu mūziku spēlēt vai YouTube kaut kādus video spēlēt tiem, kuriem jau skaņa pārsvarā jau šofers klausās tikai skaņu video, viņš jau skatās uz ceļu un pašu video neskatās. Līdz ar to šo te tukšo plāksni, kur te kāds jau ir urbies un ņēmies, es domāju arī vienkārši aizsekt, piestiprināt forši uz magnētiņiem labu planšeti un tas skats būs riktīgi labs. Nebūs tā sacaurumotā plāksne acu priekšā vairāk. Vēl pirms es eju uz slīperi pateikšu, ka šī kabīne ir platāka kā vecajam smagajam, tieši šī stūrējošā daļa, kur sēž un brauc smago. Viņi ir platāki, es nevaru aizsniegt to krēslu, iepriekšējiem es varēju visu aizsniegt, paņemt kaut ko ūdeni, kaut ko visu, kas man te stāvēja, vienkārši pasniedzies un paņem. Šeit, ja es esmu piesprādzējies, tad aizsniegt ir riktīgi grūti, man tur parasti ūdens stāv uz grīdas, tāds iepakojums tur apmēram pasniedzies, paņem pudeli, padzeries un tam līdzīgi. Tagad ir tā, ka es neko nevaru aizsniegt, jo šī kabīne ir krietni platāka. Spoguļi ir sūdīgāki. Tā ir viena no maz lietām, kas šim smagajam ir švakāka par veco. Pirmkārt, viņi turās pie durvīm, redzat, es varu vaļā durvis un spogulis aizgriežās. Vecajam bija spogulis pie statnes, un tu vari vaļā durvis, tu joprojām redzi visu, kas ir spogulī, tas ir viens, un viņš līdz ar to arī bija labāk nostiprināts, viņam bija vēl viena kāja šeit, kaut kur apmēram šeit, un viņi bija ļoti stingri turējās, šie mazliet vibrē, nu nav tik traki, bet mazliet viņi kratās, iztikt var. Spoguļi, sevišķi šie mazie, ir mazāki kā vecajam smagajam, un redzēt viņos ir grūtāk kaut ko sevišķi labajā pagriezienā, tu vispār redzi tikai tajā mazajā spogulītī kaut ko pagriežoties, ja? Tad no tiem lielajiem spoguļiem vispār nekāda jēga nav amerikāņu smagajam, no lielajiem spoguļiem nav nekādas jēgas. Ja tu kādreiz domā, ka tu esi nekam nederīgs, tad atceries par amerikāņu smago šiem te lielajiem spoguļiem. Viss notiek apmēram ar šiem, tā pa lielam. Un tā kā šie ir krietni mazāki kā vecajam smagajam, tad viņos redzēt ir daudz grūtāk. Es reāli, man gan arī binokli prasās, lai tajā mazajā spogulītī kaut ko ieraudzītu, kur tā piekabe 20 metru tālāk, kur viņi tur vispār griežās, vai viņi brauc pa apmalu vai nē, vai viņi tiek garām ceļzīmē vai luksaforam vai nē, es neredzu. Tagad parādīšu jums te pāris lietas slīperī. Es viņu šodien arī riktīgi tīrīju. Nopirku paklāju, ko pieskaņoju savai sēdziņai, pastieties, kāda es Walmartā pa $20 nopirku, viņš ir tik mīksts. Tie iepriekš bija kriminālā stāvoklī paklājs, es viņu vienkārši, es tur mēģināju viņu tīrīt, es sapratu bezjēdzīgi, es viņu vienkārši izplēsu ārā, te putekļi gāja pa gaisu, tas skrūvs nevarēja atskrūvēt, es viņu tur rāvu ārā, tur čakarējos.
vienkārši viss netīrs melnu mutes, viņu vienkārši izlidināja ārā pa durvīm. Un šo te piegriez ar šķērītēm formu un ielika un pieskrūvēja skrūvītes, un tik foršs viņš ir, tīrs un mīksts ļoti. Var sakot, tas bija tāds pirmais darbiņš, ko es no smagajiem izdarīju. Otrā stāva gulta ir šeit. Diemžēl viņu var aizvērt tikai tā pilnīgi ciet, līdz ar to tur baigi mantas nekādas neieliksi. Te viņi tā kā atverās un nolaižās lejā, un tad trepes arī izlaižās ārā, un tad var uzkāpt augšā. Es esmu ieslēdzis te visas iespējamās lampiņas, televizoru turamais, mikrēni nopirku Walmartā vislētāko, tieši tādu pati kā vecajā smagajā, 55 zaļie. Iebūvēts no rūpnīcas ir jau strāvas pārveidotais, te ir pilns ar rozetēm. Te ir divas, es ieliku gaisa atsaidzinātāju. Te kaut kur man liekas, ka vēl viena bija, bet es tagad nevaru viņu ieraudzīt. Varbūt, ka tomēr nebija. Nē, varbūt, ka tomēr šeit tomēr nebija nevienas. Šis ir skapis, viņš ir ļoti liels, bet diemžēl viņā nav neviena plaukta. Līdz ar to drēbes tu krauj kaudzē, bet vienā brīdī tā kaudze jau par čupu pavērtusies, un tu vēri vaļā durvis šeit, un viss izgāžās ārā. Līdz ar to es būtu priecīgs te pa pāris plauktiņiem, te varētu tās drēbes sazortēt, sakārtot un būt mazliet vairāk kārtības. Šeit ir tāds mini galdiņš, kurš nav diezko praktisks, bet nu vismaz kaut kas ir. Šeit ir vēl viens skapītis, kurā es tad savu plītiņu esmu ielicis. Un šeit ir vēl viena tāda atvilknīte, tādiem sīkumiem. Mikrēns to plāksni es te lieku, tāpēc, ka viņi pa bedrēm grab, ja viņi atstāja mikrēnē, tad ciest nevaru, ka braucot grab. Un te ir leduskapis, kurš ir daudz iedzīgāks par vecās mašīnas leduskapi. Durvīs var visu kaut ko salikt. Ir saldētava tieši tik liela, cik man ir vajadzīgi. Viņi ir tieši vienai frī kartupeļu pakai, un pa lielam man vairāk arī nevajag. Un tas ir labi, ka viņi neaizņem pārāk daudz vietas. Šo plauktiņu var nolikt augstāk zemāk, kas ir riktīgi labi. Sākumā viņš te bija uz augšējā plaukta, uz augšējā līmeņa. Es te kaut kāds salātiņus biju salicis, protams, ka viņi sasala no saldētavas. Līdz ar to tagad ir viss tur tā mazliet pieregulēts. Sapirkots kaut kādus produktus un tā iztīrīja spirtu to leduskapu, viņš smirdēja. Cerams, ka būs ok. Nu šādi izskatās te priekšā. Ļoti daudz vietas ir šajā te plauktā. Ļoti daudz te var salikt. Tam arī bija tāda palodzīte te bija, bet viņa bija ļoti maza. Šeit var salādēt, kas tik neienāk prātā. Un te ir vēl divi plaukti. Šis gan ir domāts rācijai, izskatās, jo tur antenas vacira. Man, diemžēl, rācijas nav. Te vēl ir divi, es viņus vispār pirmajā dienā nepamanīju. Es par viņiem visu laiku aizmirstu, viņi tad melni nomaskējušies. Tur vēl var salādēt visādas mantas. Šeit kaut kādi sīkumi jau ir ielikti, ķivere, kur dažreiz prasa būvobjektos. Kur mans airfryers ielādēts iekšā. Šeit man stāv pagaidām printeris, bet man ir doma viņu likt citur. Printeri es domāju likt uz pasažieru krēsla, tāpēc, ka dažreiz man gaitā ir jāprintē, nav laika stāties, meklēt to printeri, slēgt tie strāvas, likt papīru iekšā, tur kaut ko, kamēr viņš saslēdzās ar Wi-Fi, tur viss tas paiet nenormāli laiks, tam nav laika, dažreiz man ir gaitā lielgabarīta atļauja jāizprintē. Pirms es esmu iebraucis štatā, jo viņi var paprasīt svēršanas stacijā, un man, lai nebūtu jāstājās, es domāju to printeri kaut kur tur piestiprināt. Nu, lūk, te no slīpera vietas var kontrolēt to ģeneratoru, APU. Tas ārējais ģenerators dīzeļa. Tas ir strāvas pārveidotājs, panelīts mazs. Nu, un tad pāris vēl te pogas gaismas, tam līdzīgas lietas. Nu labi, tas tā dažos vārdos ir par to smagā iekšpusi. Praktiski visas lietas šim smagajam ir labākas kā vecajam. Praktiski visas. Nu, spoguļu sīkums, jā, ir sliktāki. Varbūt kaut kas vēl bija, bet viņš klusāk iet, viņš maigāk iet, viņš mūzika labāk skan, gaismas labāk rāda, viņam ledi ir oriģināli. Vietas te ir jēdzīgāk, viss tas iekārtojums, skapīši daudz vairāk. Nu, viņš ir labāks. Ar maziem varbūt izņēmumiem. Viņš ir tikai 1 gadu jaunāks pa veco, bet tāds sajūta, ka viņš ir tā kā nākamais līmenis. Un jā, kopumā es esmu apmierināts. Nu, ir jāpiešaujās, ir jāpierod pie niansēm.
Ir jāpiešājās pie tās kārbas, bet būs ok. Es saku, tagad jau ir diezgan ok brauc ar to kārbu. Grūtāk ir pārslēgties uz leju. Uz augšu nav nekādu problēmu. Es pastāstīšu tieši par to slēgšanos. Tur būs, es domāju, atsevišķs video, kā es mācījos braukt. Es jau gribu braukt tā, ka neiekrakšķās neviens zobrats tā perfekti, bet līdz tam vēl ir jāpierod. Es pastāstīšu par niansēm, kāpēc to ir baigi grūti iemācīties. To kādā citā video. Tad jau es domāju, tiekamies vēl kaut kādos piedzīvojumos. Un jā, kaut kā tā. Nekas nav no svara.